Kad jāatbild uz jautājumu, ar ko latvieši tā pa īstam var lepoties, viena no pirmajām lietām, kas nāk prātā, ir Dziesmu svētki. Dziesmu svētki. Savas kultūras apzināšanās latviešiem grūtā brīdī palīdzējusi smelties spēku turēties pretī iznīcībai. Tie bija Dziesmu svētki pirmās atmodas laikā. Arī padomju gados saglabāt kā līdzeklis svešai propagandai, tie sevī vienlaikus glabāja domu par brīvu Latviju. Tieši dziesma stiprināja tautas garu arī pēdējās atmodas laikā. Rokopera Lāčplēces pulcēja vairāk skatītāji nekā jebkurš mūslaiku festivāls. Vai līdzīga kopības sajūta iespējama mūsdienās? Vai latvieši spēj vienoties tikai pret ārēju ienaidnieku? Un kas notiek ar tautu, ja šis ienaidnieks pazūd? Atmodinājusi tautas garu, latviešu kopkultūras eiforija lēnām aprima. Kad braucām mājās vēl pēc pirmajiem jau brīvās Latvijas dziesmu svētku koncertiem, autobusi, tramvaji un vilcienu vagoni gluži vai eksplodēja kopīgā dziesmā. Mājās apklusuši nosēdāmies pie meksikāņu ziepju operām, pie krievu miliču seriāliem un Hollywoods grautiņu filmām. Pašdarbība lēnām izsīka, mākslinieki arvien retāk devās ceļā pie skatītājiem, dodot priekšroku filmu ierunāšanai. Iespējams, latviešu kultūra, inteliģence, kas visos laikos bijusi neatkarības cīņu balsts, savu lomu bija nospēlējusi. Savieto mājās pie Daugavas krastiem, savieto mājās. Šī demonstrācija iešana cauri Rīgai ar karogiem, mēs kaut ko varam. Mēs, protams, dziedāt, mēs sajūtam, cik mēs esam daudz. Tas ir, teiksim, šī perioda fenomens. Ļoti svarīgs fenomens, ka tas nav fenomens vispār. Neatkarības atgūšana bija ļoti liels risks un ļoti liels izaicinājums, kas var latviešus kā tautu iznīcināt. Mēs varam iet bojā. Skrejienā pēc katra paša labklājības zaudēto kopības sajūtu mēģinājām atgūt dažādi. Visi kopā pielipām pie ekrāniem pirmo Eirovīzijas konkursu laikā Tūkstošgads mijā, arī nākamajos gados zīlējot, ko Eiropa sapratīs un ko pilnīgi noteikti nesapratīs. Lai arī vīpsnājam par Krievijas miljardieru un pensionēto zvaigžņu tikšanās vietu padomju kultu Kurortā Jūrmalā, turam īkšķi par mūsējiem. Tikmēr citi sit trauksmes zvans par to, ka atvērtās Eiropas robežas noslīcinās latvietību multikultūras atverā. Es neesmu īsti izpratos, kādā nozīmē viņš būtu drauds. Izņemot par to, kad robežas ir vaļā un cilvēki mūk prom uz tām citām zemēm, kas ir sakārtotāts. Ja, tas jau viņa mūk. Jo tur viņiem ir vieglāk dzīve, nekā šeit mēģināt to valsts sakārtot un uzbūvēt. Aizbraucēji veido pavisam jaunu latviešu kultūru telpu ārpus Latvijas, un nereti ir opozicionāri policēju lēmumiem. Tomēr līdzīgi kā 20. gadsimta vidū piespiedu trimdā dzītie, atbraucot mājās, saķer galvu un māca mūs no jauna svinēt Jāņus. Varbūt aizbraukšie kaut kad atcerēsies, kāpēc mēs visi mīlam šo zemi. Ja tev savā zemēs nav. Kāpēc latvieši kā nācija ir svarīga priekš latviešiem? Jo latvietis labi jūtās, ja viņš var sarunāties latviski ar cilvēku, kurš domā latviski. Bet tas arī nav tikai valodas jautājums. Tas ir domāšanas jautājums lielā mērā. Kopīga vērtība jautājums, kopīgas kultūras jautājums, ģimenes jautājums. Kaut kādā ziņā arī dabas un vidas jautājums. Kāpēc mēs dzīvojam šajā lietainajā, vējainajā, nežēlīgi augstajā un neciešam karstajā klimatā? Tomēr, lai gan sēņu lasīšana aizrobežā noteikti nenogalinās latviešu tautu, ir arī skaitļi, ko nedrīkstam uztvert vien kā sausu statistiku. Skaitliskais tautas sarukums, redziet, ja mums demografiskie rādītāji paliek pat labanējie, tāpēc 50 gadiem tā kritiskā masa, kas ir nepieciešama kultūras uzturēšanai, viņa jau sāk būt nopietni apdraudēta. Ir vēl kāds drauds. Lai gan kopīgi cīnījāmies par brīvību no totalitārismu žņaugiem, 20 gadu laikā vienā valstī ir nošķīrušās divas it kā līdzīgas, taču kā gadu gaitā izrādījās ļoti atšķirīgas kopienas. Divas paralēlas pasaules uz vienas zemes, ar atšķirīgu kultūru, savām avīzēm, citu redzējumu uz vienām un tām pašām lietām.
Ko tad mēs paši, latvieši, pa vidu visām savām sašķeltajām nācijas identitātēm 20 gadu laikā esam radījuši? Atskaitot nu jau gandrīz pabeigto betona gaismas pili, var ar lepnumu vien pieminēt dažus ģeniālus izpildītāju mākslas virtuozus. Pāris operu dziedātājs, pianists, režisors, pāris komponistu, bet vai ģēniji, kas rādītu ceļu latviešu vidū, maz ir gaidīti? Mēs joprojām nemākam sarunāties, politiķi neklausās zinātniekos, ierēģņu kultūras jomas pārstāvjos. Tas divas vidas nesarunājās. Ja, un tādai politikas vidē arī nevajag, ko mums kādi zinātnieki no malas pateiks. Iespējams sarunāties, sadarboties mums var mācīt tieši kultūra, sākot ar kopīgiem svētkiem, piemēram, svinot Rīgas 800 jubileju vai meklējot kopīgo muzeju naktīs, līgojot Jāņos vai vienojoties dziesmu svētkos. Vai kaut ko rada? Jā. Saites, tas izklausās tā banāli saites ar cilvēkiem, bet iespējams, ka tās saites arī ir tā kultūra. Nevis tie produkti, jā, mēs esam pieraduši par kultūru saukt, tur produktus, grāmatas, dziesmas, bet tieši tā saite, kas veidojas ar cilvēkiem, tā arī ir kultūra, kas satur kopā nāciju. Var, protams, apcerēt svētku zaudēto nozīmi, taču ikvienam, kas ir klāt pasaulē lielākajā kopdziedāšanas brīdī, jautājumu par dziesmu svētku nozīmi sev nav jāuzdod. Kristīna Žilde, Kaspars Beķeris, TV3 ziņas. Latvija 2.20.